Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, ministra prezidenta kungs un ministri. Ar šo budžetu mēs turpinam iesāktās tradīcijas. Šis budžets, līdzīgi kā vairāk iepriekšējie, ir tautas un uzņēmēju izspiešanas budžets. Tautai būs jāmaksā vairāk par elektrību, vairāk par savu transporta līdzekļu eksploatēšanu, vairāk darbspēka nodokļos. Cilvēks saņems mazāk bezdarba gadījumā, mazāk slimības gadījumā, mazāk atalgojumu vai vispār tiks atlaists no darba, ja viņa darba devēja nevarēs samaksāt minimālo sociālo iemaksu no minimālās algas. Uzņēmējiem būs jāmaksā vairāk par saviem darbiniekiem, vairāk caur mikrouzņēmumu nodokļu sistēmas likvidēšanu un vairāk par uzņēmēju darbībā izmantojamajām automašīnām. Protams, arī vairāk par elektroenerģiju līdzīgi kā iedzīvotājiem. Ostām savukārt būs jāmaksā valsts budžetā mazāk. Acīm redzot, tās ir tās, kurām ir visgrūtāk mūsu valstī. Jā, mēs pildam savas starptautiskās saistības, un tas ir labi. Bet starptautisko saistību pildīšana nozīmē, ka mēs joprojām dzīvojam pāri saviem līdzekļiem un joprojām tērējam vairāk nekā nopelnam. Ministrs prezidents prezentēja 3 galvenās prioritātes šajā budžetā, kas ir izglītība, veselība un demogrāfija. Par izglītību mēs daudz debatējām jau pagājušās nedēļas ceturtdienā. Reforma ir bijusi pieteikta, bet nav profesionāli īstenota. Daļa skolotāju saņem mazāk, kaut gan budžetā ir ievērojams palielinājums tieši pedagoģa algām. Kur nauda ir palikusi, uz to īsti atbildes šodien nav. Pie Saeimas durvīm mēs redzam tūkstošiem studentu. Taču Izglītības un zinātnes ministrija, piesakot budžeta vietu samazinājumu augstskolās, nav varējusi parādīt ar darba devējiem saskaņot piedāvājumu par to, kādi speciālisti Latvijā ir nepieciešami, kādas profesijas mums ir vajadzīgas un kas ir tās augstskolas un programmas, kurās būtu valstī nepieciešams finansēt budžeta vietas. Tieši tāpat nav izvērtējumu par to, vai, cik un kāpēc par valsts naudu katru gadu apmācīties simti pedagogu un sociālo darbinieku nepaliek strādāt apgūtajā profesijā, un par spīti tam, ka mēs par valsts budžeta līdzekļiem ik gadus apmācam pedagogus, mums pedagogi joprojām trūkst. Par augstāko zinātni un izglītību mēs šajā budžetā aizmirstam pilnībā. Budžetā uz pirmo lasījumu nav piešķirts pat tik daudz, lai panāktu to, ka tiek īstenots šajā pašā budžetā pieņemtais lēmums palielināt minimālās algas. Un, lai arī mans kolēģis Mārtiņš Bondars kritizēja Brigmaņa kunga no rīta sacīto, man jāsaka, Brigmaņa kungs, jums taisnība. Izglītības un zinātnes ministrs ir vājākais posms šajā valdībā. Pāriesim pie veselības. Papildus finansējums veselības nozarei tiek piešķirts, un tas ir augstu vērtējams, bet īsti nav skaidrs, kam tieši šis finansējums tiks piešķirts. Čakšas kundze, es varu vienīgi lūgt jūs neiet savu kolēģi Kārļa Šadurska pēdās un nepiedāvājiet reformu, kas ir sasteigta, ne ar vienu nav izdiskutēta un kuras rezultāts nav skaidrs. Mācieties, lūdzu, no savu kolēģu kļūdām. Tāpēc es aicinu Veselības ministriju 2017. gadā pirmkārt rūpīgi izstrādāt reformu, pēc tam veikt pareizus un precīzus aprēķinus saistībā ar šo reformu, tad izdiskutēt reformu ar visām iesaistītajām pusēm un visbeidzot izskaidrot šo reformu iedzīvotājiem. Un tikai tad, kad šis ir izdarīts, ķerties pie reformas īstenošanas. Tas nozīmē, ka 2017. gadā piešķirtie 34 miljoni reformai vēl objektīvi nebūs nepieciešami, taču mediķiem, algu palielināšanai tie ir vajadzīgi kā ēst un jau tūlīt. Es aicinu šos 34 miljonus 2017. gadā novirzīt mediķu algu palielinājumam. 16 miljoni no Veselības ministrijas budžetā paredzētā palielinājuma ir būvniecībai. Es piekrītu, ka Stradiņas slimnīcu attīstīt vajag, un vajag ļoti. Tikai atkal lūgums Veselības ministrei, lūdzu nebūvēsim zelta slimnīcu, jo mums jau ir zelta tilts, zelta biblioteka, zelta koncentrāls un zelta olimpiskie centri.
Iztiksim bez zelta slimnīcas. Bet slimnīca mums ir vajadzīga. Nākamā prioritāte – demogrāfija. Pētījumi pierāda, ka daudzbērnu ģimenes Latvijā slīkst nabadzībā, un, diemžēl, arī ar šo budžetu nav redzams, ka tas tuvākajā laikā mainīsies. Ģimenes valsts pabalsts 4 un vairāk bērnu ģimenēm, kas tiek palielināts par 15 eiro, tiek pasniegts kā liels ieguvums. Jāsaka tā, lai ģimene ar 4 bērniem vienu reizi aiziet uz Rīgas zooloģisko dārzu, tā ir nepieciešams 21 eiro, un šajā nav ierēķināts ceļš un saldējums, ko bērni varētu gribēt. Valdības vērtēšanai ir nodota iedzīvotāju iniciatīva par bezmaksas sēdināšanu bērnu dārzos. Rezultātu pagaidām nav. Esam iesnieguši priekšlikumu un nodevuši komisijām par to, ka daudzbērnu ģimenēm būtu atvieglojams transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis. Rezultāti arī pagaidām nav. Jāsaka, ka demogrāfija šajā budžetā ir diezgan lielā ēnā. Daudz runājam par ēnu ekonomikas apkarošanu, un bez šaubām tā ir ļoti svarīga problēma. Bet ir viens solis, ko valdība varētu darīt bez lieliem finanšu ieguldījumiem un bez ārkārtīgi milzīgām reformām, un tas ir radīt apstākļus, lai tie cilvēki, kuri grib maksāt nodokļus, to varētu darīt bez liekas birokrātijas un bez liekiem sarežģījumiem. Un te mēs nonākam pie vairāk kārt no šīs tribīnas jau pieminētā transporta līdzekļu eksploatācijas, jeb tā saucamā ceļu nodokļa. Ar piedāvāto likumprojektu mēs izveidojam sarežģītu sistēmu, kurā šis nodoklis veidosies no vairākām komponentēm, bet būtība ir tāda, ka dārgāku automašīnu īpašniekiem, kuram, protams, arī ir mazāks izmešu daudzums, būs jāmaksā mazāks nodoklis. Un tiem, kur brauc ar vecākām un lētākām mašīnām, ne jau tāpēc, ka negribētu nopirkt jaunāku, bet visticamāk tāpēc, ka to nevar atļauties, tiem būs jāmaksā lielāks nodoklis. Bet mēs šajā likumprojektā paredzam vēl kādu interesantu mehānismu. Proti, mēs mēģinam panākt, lai šo nodokli maksātu arī tie cilvēki, kuri ir bijuši pietiekami apķērīgi un savus transporta līdzekļus reģistrējuši kādā no kaimiņu valstīm. Turklāt šī vēlme netiek likumprojektā atklāti pateikta, bet transporta līdzekļi tiek slēgti aiz kodiem M1 un N1. Es labprāt izietu uz ielas un pajautātu cilvēkiem, vai jūs zinat, ko nozīmē transporta līdzeklis M1 un N1. Ja viņš izlasīs likumprojekta anotāciju, viņš tur to atradīs. Izrādās, ka tie ir kodi, kas atbilstoši Eiropas direktīvai vai regulai apzīmē tieši tos transporta līdzekļus, ar kuriem mēs ikdienā pārvietojamies visbiežāk. Proti, tie ir vieglie pasažieru transporta līdzekļi un nelielie kravas automobīļi līdz 3,5 tonnām. Šis pienākums maksāt Latvijā iebraukušajiem pilsoņiem, kas ir reģistrējuši savas mašīnas ārvalstīs, neatieksies tikai uz Latvijas iedzīvotājiem, kas te dzīvo ikdienā. Tas attieksies arī uz mūsu radiem, mūsu draugiem, mūsu paziņām, kas iespējams šobrīd dzīvo un strādā citās Eiropas Savienības valstīs, bet ik gadus brauc pie mums ciemos. Brauc pie mums ciemos svinēt svētkus, brauc pie mums apciemot savas ģimenes, brauc pie mums, lai pavadītu laiku savā dzimtenē Latvijā, un lai viņi varētu pie mums atbraukt ar savā valstī, savā mītnes valstī reģistrēt transporta līdzekli, viņiem būs jāmaksā vai nu 10 eiro dienā, vai 250 eiro mēnesī. Kolēģi, ļausim viņiem labāk šo naudu iztērēt, atvedot dāvanas saviem bērniem vai savu radu bērniem, nevis maksājot budžetā transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli. Tā vietā, lai veidot šāda tipa sistēmas, kurās var kaklu nolaust, daudz labāk būtu, ja mēs veidotu vienkāršu, pārskatāmu un labi saprotamu sistēmu, kā samaksāt nodokļus tiem, kuri to vēlas, lai mūsu kaimiņi brauktu pie mums, reģistrēt savus transporta līdzekļus un maksāt nodokļus mūsu budžetā. Cienījamie kolēģi, mēdz teikt, ka ar labiem nodomiem ir bruģēts ceļš uz elli. Mēs dzirdējām šodien gan no ministra prezidenta, gan no finanšu ministres, ka šis budžets ir bruģēts ar labiem nodomiem. Tas, kas diemžēl īsti nav saskatāms, ir
šī ceļa galā Latvijas tauta, kas dzīvos labāk, vai vismaz nedzīvos sliktāk. Tāpēc, kolēģi, es nevaru atbalstīt šo budžetu un aicinu arī jūs to neatbalstīt. Paldies!